Kad nostrādāts ražans darba cēliens, sakrājušās negulētas naktis, stresainā ikdiena iezīmējusi ēnas zem acīm un izbalinājusi kārtējo matu cirtu, pienācis pēdējais brīdis nopurināt pilsētas sārņus un atrast laiku, lai šķīstītu garu pirmatnīgas dabas klēpī, baudītu jūras šalkas, putnu dziesmas un klusuma skaņas simtgadīgu priežu vainagos. Un kāpēc gan, lai tas nenotiktu laikās, vietā, kur kurzeme tiekas ar jūru, tālu no pilsētas trokšņiem un putekļiem, kur var uz brīdi aizmirst inflāciju, konsolidāciju, neizpildāmus politiķu solījumus un nepadarāmus darbus. Laiku saimnieki ir centušies sniegt viesiem maksimālas ērtības, vienlaikus saglabājot iespējami neskartu vidi, pielietojot dabai un cilvēkam draudzīgus materiālus un tehnoloģijas, ekonomiski lietojot resursus. Nevelti saimniecībai jau otro reizi apstiprināts videi draudzīgu saimniekošanu apliecinošais zaļais sertifikāts. Ciemiņiem laikās tiek piedāvātas naktsmītnes, sešvietīgos labiekārtotos namiņos vai istabiņās pircaugšā. Zāle nelieliem pasākumiem, pirts ar baļļu un āra baseinu, telšu un piknika vietas. Mazie viesi var pavadīt laiku rotaļu laukumā, iepazīties ar āzīti Miķeli un viņa plašo saimi un citiem mājdzīvniekiem. Laiku īpašie piedāvājumi ir uz ugunskura vārīta laša zupa un zivju kūpināšana īsta speciālista izpildījumā, un pats galvenais piedāvājums – jūra. Gan saules un ūdens pielūdzējiem, gan makšķerniekiem un dzintara lasītājiem, gan apcerīgu pastaigu cienītājiem un putnu vērotājiem. Laipnie un atsaucīgie saimnieki vienmēr ir gatavi palīdzēt rast atbildi uz jebkuru jūsu jautājumu, meklēt risinājumu jebkurai jūsu problēmai. Lai kas arī notiktu, laikas ir jūsu rīcībā.